Labdien! Esat sveicināti mūsu jaunajā webinārā, kas ir veltīts Bioptron gaismas terapijai. Kā jūs zinat, Bioptron gaismas terapijas aparātus var izmantot arī vietējie lietotāji, kas vēlas izmantot šo te gaismas terapiju pastāvīgi vai arī paturpināt medicīnas iestādē uzsākt to terapiju. Tāpat arī medicīnas profesionāļi var izmantot šos te gaismas terapijas aparātus gan dažādās medicīnas iestādēs, gan arī aprūpes namos un tā tālāk. Svarīgi atcerēties, ka slimnīcas nenopērk tikai ierīci un aparātu, bet gan risinājumu, samazina izmaksas, kā arī pātrina dzīšanas procesus. Un mēs šodien paskatīsimies, kā Bioptron var izmantot šajā te kontekstā, un došu pāris praktiskas rekomendācijas un ieteikumus, kādu informāciju var arī nodot medicīnas speciālistiem. Kā jūs zinat, tā ir vesela saima, vesels klāsts ar 3 izmēru ierīcēm. Vismazākā gaismas bioterapijas ierīce ir MED AB, un galvenokārt ir paredzēta tieši privātai lietošanai. Protams, to var izmantot arī gan patstāvīgi, gan arī ar grīdas statīvu. Vidējais aparāts Bioptron 1. Filtra diametrs 11 cm. To var izmantot ērti tiem, kas vēlas to pielietot uz dažādām ķermeņa daļām, tā arī kliniskajā prasē. Protams, arī var nomainīt pret grīdas vai galda statīvu, ja nepieciešams. Un trešais vislielākais modelis ir Bioptron 2. Filtra diametrs ir būtiski lielāks un sastāda 15 cm. Šīs modelis ir paredzēts tieši lietošanai slimnīcas apstākļos un klīniskajā praksē. Protams, tāpat kā citus modeļus, šo var izmantot gan standarta un bāzes komplektācijā, gan arī ar papildinājumiem. Un mēs koncentrēsimies uz Bioptron Pro 1 un Bioptron 2, jo šīs ierīces ir tieši ideāli piemērotas klīniskajā praksē un slimnīcās. Būtisks atgādinājums, tie ir tie argumenti, kurus jūs varat izmantot sarunās ar medicīnas profesionāļiem. Bioptron gaismas terapijas ierīce izstaro ļoti specifisku gaismu, kas nodrošina biostimulāciju uz cilvēku organismu šūnām. Tas nozīmē, ka ierīce izstaro gaismu no 350 līdz 3400 nanometriem. Tātad tā ir polihromātiska gaisma, un šajā gaismas spektrā nav ultravioletās gaismas. Gaismas terapijas ierīces Bioptron neizstaro ultravioleto gaismu, un tā ir gaisma, kuru uztver cilvēka acs, kas nodrošina ļoti plašu viļņa garumu un frekvences. Otkārt, šī gaisma ir nekoherenta. Tas nozīmē, ka katrs gaismas vilnis virzās savā trajektorijā. Attiecīgi šī gaisma ir nekaitīga un droša. Attiecīgi tā nav invazīva, neizraisa sāpes, nerada sāpes un arī veicina ātrāku sadzīšanas un arī dziedēšanas funkciju. Tātad zemes enerģijas gaisma, tātad tā ir pastāvīga un stabila gaisma, kā arī polarizēta gaisma, kas ir optimāla šūnu sadzīšanai. Vairāk nekā 95% Bioptron gaismas terapijas izplatās paralēlās plaknēs, jo polarizēta gaisma nodrošina optimālu iespiešanos audos un optimālu miedarbību ar dažādiem bioloģiem procesiem. Un tieši visu šo iepriekš minēto īpašību kombinācija ļauj mums nodrošināt pēc iespējas labāku biostimulāciju. Vēl ir 5. arguments vai īpašība. Tā ir ļoti spilgta gaisma. Tas arī ir ļoti svarīgi, jo tā ir vairāk nekā 10 000 luksu un darbam, kā piemēram depresija, sezonas afektīvie traucējumi un tam līdzīgiem stāvokļiem. Tagad ļoti būtiski medicīnas praktiķiem paskaidrot, kā ierīce darbojas un kā to izmantot. Es iesaku tieši likt uzsvaru uz Bioptron Pro 1 un Bioptron 2, jo šīs ierīces vai agregāti ir visbiežāk piemērot arī tieši lielai pacientu plūsmai vai lielam pacientu skaitam. Šeit ļoti būtiski ir pareiza pielietošana, un Bioptron ierīces ir ārkārtīgi komfortablas gan ārstam,
gan medicīnas personālam, gan arī pacientiem. Un pacientam patīkami attiecīgi šo terapijas kursu vai sesiju arī baudīt. Tas nerada papildus eksploatācijas izdevumus. Tas nozīmē, pēc tam, kad klīnika iegādājas šādu te ierīci, tai nevajag pastāvīgi piepirkt kādas izeivielas vai vienreizējas lietošanas materiālus, izeivielas, kas būtu nepieciešams šeit ierīcei. Kā jūs zināt, Bioptron aparātiem ir vairāki medicīnas certifikāti, un es tos tūlīt uzskaidīšu. Un arī es došu savu ieteikumu, kā pareizi un korekti stāstīt un runāt par šiem te certifikātiem, kā piemēram, arī indikācijas gaismas terapijai ir gan ādas dažādu stāvokļu dziedēšana un stāvokļu uzlabošana gan pediatrijā, gan arī vairākās citās disciplīnās. Bioptron ir medicīnas certificēta prece, produkts, mums ir CE marķējums, kas apstiprina atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas normām. Tāpat arī mēs esam saņēmuši Amerikas Savienoto Valstu Federatīvās zāļu aģentūras FDA certifikātu, arī Kanādā MDSAP, tāpat arī ISO 13485, kas ir, tātad šie certifikāti ir apliecinājums tam, ka Bioptron ir medicīnas pielietojuma produkts, kas ir visbūtiskākais tieši uzsvarā uz medicīnas jomu. Tas ir spēcīgs terapijas rīks, kas pātrina dabiskos bioloģiskos procesus, bioķīmiskos procesus. Mēs piedāvājam neinvazīvu risinājumu, kas samazina nepieciešamību pēc papildus citām arī dārgām dažādām terapijas metodēm. Bioptrons tiek izmantota kā papildinoša terapija, kas pastiprina citu, kā piemēram medikamentozēs vai citu terapiju jaudu. Un tagad es vēlētos pastāstīt par šūnu mehānismiem, kas tiek palaisti ar Bioptronu gaismas terapiju un ir piemēroti pielietošanai dažādās medicīnas disciplīnās. Tas palīdzēs jums pastāstīt ārstiem, medicīnas profesionāļiem, kas notiek šūnu līmenī. Es parādīšu sarakstu, kuru var izmantot atkarībā no konkrētās uzrunājumās medicīnas specializācijas speciālista. Piemēram, jūs izmantojat attiecīgi uzsvarus, kas būtu būtiski darbā ar rētām, arī ar audiem. Jūs uzsverat tieši ādai un dermatoloģijai svarīgus argumentus un aspektus. Jūs pamanīsiet, ka dažādi mehānismi atkārtojas, jo mehānismus, kurus Bioptrona gaismas terapija palaiž un aktivizē, ir līdzīgi. Neatkarīgi no tā, vai tas ir nepieciešams rētu sadzīšanai, vai arī, piemēram, ekzēmas novēršanai un mazināšanai. Ja jūs ārstējat brūces, tad jūs redzat, ka brūces sadzīst. Ja jūs strādājat, piemēram, ar pinēm, tad jūs pamanīsiet piņu intensitātes mazināšanos, bet šie bioloģiskie mehānismi jau būs identiski. Sāksim ar rētu kopšanu un dziedēšanu. Ļoti būtiski ir noslēgt rētu no ārējās ietekmes un piesārņojuma. Attiecīgi fibroblastu proliferācija tiek stimulēta ar Bioptronu, jo tas pātrina reģeneratīvos procesus un palīdz rētai ātrāk aizvilkties un noslēgties. Otrkārt tiek veicināta kolagēna sintēze, kas ļoti ir būtiski tieši audu sadzīšanā. Un attiecīgi arī kolagēna šķiedras veidojas pareizāk, vienādāk un samazinās arī keloīdu rētu un rētaudu veidošanās varbūtība. Tas arī ļoti būtiski, jo asins apgāde nodrošina visu nepieciešamo tieši ādas audiem, kas šajā brīdī tieši aktīvi reģenerējas. Ļoti būtiski risku samazināšanai, lai novērstu infekcijas un rēta atkal neatvērtos. Kā jūs zināt, Bioptron samazina iekaisumu izraisošo citogīnu izdali un izbeti pārējos blakus esošajos audos. Attiecīgi visa šī kompleksā pieeja samazina sāpes un palīdz rētai sadzīt. Ja jūs sadarbojaties ar sāpju nodaļu slimnīcā vai sāpju klīniku, tad
līdzīgi bioloģiskie mehānismi arī ir iedarbīgi šeit. Šeit gaismas terapija mazina šos te neironu vai nervu šķiedru vai klīstošā nerva simptomus. Tāpat arī samazina, patiesībā palielina šo te slāpekļa daudzumu, kas mazina sāpes. Ja mēs runājam par muskuļu traumām un ievainojumiem, tiek nodrošināta dubulta iedarbība. Attiecīgi ne tikai mazinās sāpes, bet arī palielinās sadzīšana, arī audi ātrāk atjaunojas, samazinās iekaisums, tā kā iekaisuma citakīnu daudzums tiek samazināts. Tāpat arī fizioterapijā vai hronisku sāpju gadījumā sāpes tiks ne tikai mazinātas, bet arī pilnībā novērstas, kā arī kustīgums tiks atjaunots. Un nereti uzdevums ir tieši ne tikai samazināt sāpes, novērst sāpes, bet arī atjaunot locītavas kustīgumu, kas gala rezultātā arī uzlabo pacienta dzīves kvalitāti. Savukārt, ja jūs sadarbojaties ar dermatoloģijas iestādēm, kas arī ārstē pacientiem egzēmu, psoriāzi, pinnes, akne un arī skarstumkopšanas salonos, jūs uzsverat tos pašus bioloģiskos mehānismus, jo bioptrons uzlabo fibroblastu proliferāciju, atjauno ādas stāvokli, veicina kolagēna sintēzi, kas ļoti būtiski ir ādas tvirtuvam un blīvumam, un arī mazina dažādu ādas stāvokļu un ādas slimību seku intensitāti un redzamību uz ādas. Piemēram, akne gadījumā tiek mazināta arī baktēriju izraisītā infekcija un iekaisums, un psoriāzes un dermatozes gadījumā arī tie paši mehānismi tiek palaisti un tiek samazināta arī atkārtotas uzliesmojuma varbūtība. Savukārt psihiatrijā un psiholoģiskās veselības jomā ļoti būtiski norādīt, ka bioptron ierīces palīdz cīnīties ar sezonālajai depresijai vai depresīvai raksturīgiem stāvokļiem, un gaismas terapija tiek uzskatīta viena no visefektīvākajām metodēm, lai novērstu šo te sezonālo afektīvo stāvokli un traucējumus, jo palīdz atjaunot cirkādos ritmus, un arī, protams, laika gaitā arī gaismas terapijas metodes tiek uzlabotas un aktualizētas. Tagad mēs varam pievērsties bioptron priekšrocībām izmantošanai medicīnā. Pirmkārt, tā ir augsta klīniskā efektivitāte un iedarbīgums, kas veicina pacienta ātrāku atgūšanos. Ikvienai slimnīcai būtisks rādītājs ir pacienta veselības atgriešana un izrakstīšana no slimnīcas. Un pateicoties bioptrona gaismas terapijai, rētaudi tiek dziedēti daudz ātrāk un rētas tiek koptas labāk, attiecīgi arī samazinās infekciju risks, samazinās blaknes un kopumā tiek uzlabota pacienta dzīves kvalitāte gan atrodoties slimnīcā, gan arī turpmākajā dzīvē. Tāpat arī ierīce palīdz samazināt sāpju sindromu, novērst sāpes, kas palīdz pacientam ātrāk rehabilitēties un atgriezties pie normālas dzīves. Otra priekšrocība ir ekonomiskā efektivitāte un rentabilitāte, jo gaismas terapijas ierīces bioptron ātri nodrošina investīciju atdevi. Šeit ļoti būtiska nozīme ir izmaksām. Nekādas citi palīgi materiāli bioptrona gaismas terapijai nav nepieciešami. Atšķirībā no citām medicīnas metodēm un ierīcēm, šeit ierīces pašizmaksa sākotnēji paliek tādā pašā līmenī un netiek papildināta ar citām papildus izmaksām par citiem materiāliem. Ja pacients ātrāk atgūstas pēc operācijas vai traumas, tad medicīnas iestāde var palielināt gultas vietu apgrozījumu un arī slodze personālam mazinās. Bioptrona gaismas terapijas ierīces ir ergonomiskas un procedūra aizņem no 4 līdz 10 minūtēm. Medicīnas personālam nav ilgstoši jāatrodas blakus pacientam procedūras laikā. Vēl viena būtiska priekšrocība ir universālais pielietojums. Vienu ierīci var izmantot vairākās slimnīcas vai klīnikas nodaļās. Bioptrona ir mobila, pārvietojama
savietojama ierīce ar statīviem. Statīvi ir aprīkoti ar ritentiņiem un attiecīgi to var brīvi pārvietot. Gan neonatoloģijas nodaļā, gan pediatrijas nodaļā, sāpju remdēšanā. Attiecīgi viena medicīnas ierīce atbilst vairākiem medicīnas uzdevumiem. Savietojamība un drošība. Viens no visbūtiskākajiem jaunu tehnoloģiju ieviešanas riskiem un apsvērumiem klīnikās un medicīnas iestādēs ir dažādi riski, bet šī ierīce ir neinvazīva, droša, neizraisa nekādu uz blaknes pacientiem, un pacienti to ļoti labi panes un arī bauda. Attiecīgi to var ļoti labi kombinēt ar farmakoloģiskām, gan arī ar fizikālām ārstēšanas metodēm. Tas nozīmē, ka ārstiem nav jāmaina savus medicīnas protokols, un tie papildināti ar bioptronu gaismas terapiju, lai šo efektu pastiprinātu. Tagad, ja mēs runājam par dažādām medicīnas iestādēm, tad slimnīcās, kurās slimnīcu nodaļās bioptronu būtu ļoti noderīgs. Pirmkārt, ir rētu kopšanas nodaļas, piemēram, pēc ādas transplantācijas, pēc apdegumiem. Gaismas terapijas ierīces tiek izmantotas arī pēc operācijām, tātad ķirurģijas nodaļā. Bioptronu var izmantot arī pēc ķeizara grieziena, pēc vazektomijas, pēc dažādiem stāvokļiem sievietes dzimuma orgānos pēc dzemdībām. Tāpat arī var to izmantot paliatīvā aprūpē un hronisku sāpju un rētu gadījumos, kur būtiskākais ir uzlabot pacienta dzīves kvalitāti. Tāpat arī psiholoģiskajā veselībā, sezonālo afektīvo traucējumu gadījumā vai depresijas gadījumā. Tāpat arī neonatoloģijas nodaļā vai dzemniecības nodaļā, ja jaundzimušajam ir kādi stāvokļi, kam nepieciešama arī papildus gaismas terapija. Vēl viena būtiska rehabilitācijas centru sadarbība. Rehabilitācijā bioptronu gaismas terapiju izmanto ļoti plaši, piemēram, reumatoloģisku slimību gadījumu, posteartrīts, hroniskais artrīts. Šos stāvokļus nav iespējams dažkārt pilnībā novērst, bet var samazināt sāpes un palielināt cilvēka pacienta kustīgumu. Protams, arī fizioterapijā, kā piemēram sāpes trapecē, kakla daļā, plecu locītavās un arī dažādu krampju novēršanā. Protams, sporta medicīna arī ir atsevišķa nodaļa un joma, jo saistaudu muskuļu traumu, ātrākas atgūšanās un atveseļošanās nolūkā tiek izmantot arī gaismas terapija. Arī pediatrijas centri darbojas ar bērniem, kā piemēram elpošanas pēc elpceļu slimībām, kas ir bijušas komplikācijām un tā tālāk. Ja mēs runājam par aprūpes centriem senioriem, mēs esam rīkojuši atsevišķus seminārus, bet atkārtošos īsumā. Ilgstošas aprūpes centros bioptronu gaismas terapiju var izmantot ļoti plaši. Pirmkārt, rētu apkopē, pēc apdegumiem, hroniskas rētas, diabēta, radītas čūlas uz kājām. Bioptroni spēj uzlabot dzīves kvalitāti. Arī mēs varam vadīt un regulēt sāpes. Senioriem bieži sastopami ir dažādi osteoartrīti, reumatoloģiski traucējumi un slimības, kas pat tiešo ietekmē viņu šā brīža garastāvokli, veselības stāvokli, kā arī dzīves kvalitāti. Palīdz remdēt sāpes kakla daļā, jostas vietā, mugurkaulā. Senioriem biežāk ir psoriāze, dermatīti, kā arī dažādas ādas infekcijas. Bioptronu gaismas terapiju var izmantot arī šādos gadījumos. Kā jūs redzat, viena ierīce pilda daudz dažādas uzdevumus dažādās medicīnas disciplīnās. Un ļoti būtiska arī ir garīgā veselība, jo bioptronu gaismas terapija palīdz dažādu depresiju gadījumos, tostarp arī sezonālo afektīvo traucējumu gadījumos. Ja mēs varam pāriet arī labūtības jomā, skaistumkopšanas jomā. Bioptroni tiek izmantots skaistumkopšanas salonos, kosmetoloģijas centros, arī solārijos un tam līdzīgās iestādēs. To var izmantot gan pēc solārija apmeklējuma, pēc filleru injekcijām, pēc PCR procedūrām, pēc lāzeru procedūrām. Bioptroni gaismas terapija samazina iekaisumu, mazina sāpes un pātrina ādas stāvokļa atjaunošanās.
To izmanto arī rētaudu pēc aknes, pēc pinēm un citu rētaudu novēršanā. Piemēram, arī fizioterapijā, jostas vietas sāpju, plecu sāpju un arī muguras sāpju remdēšanā, saišu, muskuļu krampju ārstēšanā, labūtības jomā to izmanto arī kopējās veselības stāvokļa un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pēc tam, kad jūs medicīnas speciālistiem visus šos argumentus būsiet uzskaitījuši, viņi iespējams uzdos jautājumus, piemēram, par klīniskiem pētījumiem. Bioptronu gaismas terapijai ir ļoti plaša zinātniskā bāze. Mēs to viena webināra ietvaros nevaram izskatīt un pārunāt, jo to ir ļoti daudz, bet, piemēram, pētījums par apdegumiem. Vienā no bioptronu kliniskajiem pētījumiem salīdzināja standarta apdegumu ārstēšanu un standarta ārstēšanu ar bioptronu gaismas terapijas papildinājumu. Un rezultāti liecina, ka bioptronu gaismas terapijas grupā par vairāk nekā 55% ātrāk sadzīja šie te apdegumi un apdegušās platības. Samazinājās arī bakteriālās slodzes radītās sekas. Attiecīgi bioptronu apliecināja savu iedarbību attiecībā uz rētu dziedēšanu. Ja mēs runājam par hroniskām čūlām, tad konkrētā pētījumā tika pierādīts un tika gūti rezultāti, ka salīdzinājumā kontrolas grupu rētas un čūlas skartās zonas sadzīja daudz ātrāk un atjaunojās normāls ādas stāvoklis. Citā pētījumā tika salīdzināta standarta terapija ar standarta terapiju plus gaismas terapiju bioptronu hronisku sāpju osteoartrīta gadījumā, kur ātrāk pacienti atguvās, ātrāk mazinājās sāpes un atguva savu dzīves kvalitāti. Cita klīniskā pētījumā pēc ķezergrieziena pacientei tika piemērota arī papildus gaismas terapija bioptronu līdztekus standarta terapijai. Sāpes mazinājās, pātrinājās un atjaunojās kustīgums, uzlabojās dzīves kvalitāte. Dermatoloģija arī ir gūti ļoti zinātniskos pētījumos balstīti dati. Psoriāzes gadījumā simptomi būtiski ātrāk mazinājās un ādas stāvoklis uzlabojās daudz ātrāk bioptronu grupā salīdzinājumā ar kontrolas grupu. Ir būtiski saprast, ka acīm redzamam, jau ar aci redzamiem rezultātiem ir nepieciešams no 5 līdz 7 dienām, jo bioloģiskiem procesiem, dabiskiem bioloģiskiem procesiem ir nepieciešams daudz laika. Citā klīniskā pētījumā par dermatītu tika pierādīts nekaitīgums un iedarbīgums. Savukārt, psihiskās veselības ziņā gaismas terapija ir viens no visefektīvākajiem līdzekļiem sezonālo afektīvo traucējumu gadījumā, depresijas gadījumā, un gaisma, spilgta gaisma ar vairāk nekā 10 000 lux intensitāti var pātrināt šo te labo iedarbību uz pacientu. Un ja mēs izdarām īsu kopsavilkumu par medicīnas ierīcēm, tad mūsu bioptronu gaismas terapijas ierīces ir guvušas daudzus starptautiskus certifikātus, un bioptronu ir klīniski pierādīts risinājums, medicīnas produkts visaugstākajā kvalitātē, kas ir visaugstākās kvalitātes, neinvazīvs, ļoti vienkārša lietošanā, klīniski efektīvs rīks. Vienu ierīci var izmantot dažādās vienas medicīnas iestādes nodaļās. Procedūras sesijas ir īsas, ļoti komfortablas un ērtas un ir piemērots jebkura vecuma pacientiem. Un, protams, medicīnas certifikātu esamība apliecina augstu kvalitāti un drošību. Es ļoti ceru, ka jums mūsu webinārs patika. Liels paldies par jūsu uzmanību un vienmēr būšu priecīgi atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kādi jums varētu rasties. Paldies par jūsu uzmanību!